runājot par to, ka jaunieši lasa ļoti daudz angliski, ir iemesls, kāpēc es gribēju sākt rakstīt jauniešiem. Es vēlējos parādīt, ka latvieši arī var rakstīt interesantus stāstus jauniešiem. Es pilnībā piekrītu tam, ka es pati dažkārt nezinu, kā pateikt pāris lietas latviski. Jā, man arī es nesen uzzināju, ka random ir nejauša gadījuma pēc. Man bija tik daudz reizes jāizskaidro savam tētim vai mammai, kas ir random. Un no kā tu iedvesmojies rakstīšanai? Vai ir kāds konkrēts autors, kāda konkrēta mīļākā grāmata? Pašā sākumā es iedvesmojos no Roalda Dāla. Un tad vēlāk es iedvesmojos no Marisas Meieras. Man ir pilnīgi visas grāmatas mājās, ko viņa jebkad ir izdevusi. Es pašlaik esmu iekritis tādā kā caurumā ar Throne of Glass sēriju. Es izlasīju šo grāmatu, un tad es izlasīju to pirmo grāmatu, kas ir domāta, ka ir jālasa pirms tam. Un ir ļoti daudz diskusijas par to, kādā secībā lasīja grāmatas reizēm, ka vai viņi ir jālasa pirmā, vai trešā, vai ceturtā, bet viņi izlasīja otro, un man viss bija kārtībā. Autoriem viņiem arī ir tas uzdevums, kas man bišķiņ nepatīk, bet tas ir ļoti nepieciešams. Ka, ja ir vairāk sēriju grāmata, tad pašā sākumā ir jāmēģina iepludināt, kas tieši notika pirms tam grāmatās, lai tu pat, ja tu lasītājs neizlasīs pirms tam, jebkurš var saprast, kas notiek tālāk. Un, pieņemsim, tāpēc, ka manu grāmatu sadalīja divās daļās, lai gan viņa sākotnēji bija domāta vienkārši viena grāmata. Es tagad mēģinu izdomāt, kā lai es ielieku tā, lai man pašai nav garlaicīgi iepludināt vai ierakstīt, pārlasīt. Kā pāriet no vienas grāmatas uz otru, tā, lai, ja nu gadījumā kāds cilvēks lasa tikai otro, tad kā viņiem interesēs tas, kā viņus aizraus tas stāsts? Jā. Es gribēju pieminēt par Vāku, jo man viņa zīmēja mana labākā draudzene, un viņa noteikti dizainēs visas pārējās grāmatas, vismaz es tā ceru. Man interesē, kā atšķirsies otrās grāmatas vāks. Varbūt kaut kā pamainīsies krāsas, varbūt cilvēks skatīsies viens uz otru. Labi, mini. Grāmatā tas varētu atspoguļoties vizuālajā izskatā, kad viņi ir arī izmukuši no tās mazliet tumšās, drēgnās apkārtnes, un viņi paši ir gaiši, un ka varbūt viņiem atkal apģērbs ir palicis gaišāks. Tevi kā jaunieti uzrunātu tāds vāks? Šis vāks? Jā. Ja tu redzētu. Ja te nebūtu rakstīts fantastikas romāns, es padomātu, ka tā ir self-help grāmata. Okay. Tā var, viņa mazliet atgādina, bet ņemot vērā, ka grāmatā ir ļoti liela tēma par to, ka viņiem ir tas tā kā depresīvs. Es pilnīgi saprotu, jā. Tad tas vāks savā veidā diezgan labi pasaka, ka jā, grāmatā būs cilvēki, kuri nav laimīgi, bet ja es viņu redzētu plauktā, es viņu paņemtu, es viņu izlasītu muguriņu, es saprastu, ka tas ir līdzīgi labirintskrējējiem. Un iespējams, es viņu tiešām nopirktu. Nu, jaunieši no jaunā ļoti drūmā dimensijā. Tas būtu tā kā labirintskrējējs, bet par citām dimensijām.